šā gada sākumā iegādājāmies jauno Ponce Vicentu un jau strādājam ar viņu jau 4 mēneši apmēram. Jā, izsvērām citus brendus, apskatījāmies, kāds laiks pagāja, kamēr izvēlējāmies visu, bet saliekot visus plusiņus, nostājāmies par labu tomēr Poncē, jo pirmkārt jau servis un pieejamība un attieksme no servisa puses visas tas viss nostājās par labu, jo nekad ar iepriekš, cik mums iepriekš ir bijuši 5 gadus vispār ir Ponce bijusi un nekad nav bijusi problēma, kad kāds no meistariem pasaka, es nezinu vai nemāku vai nevaru, tev atbildēt. Bijis tā, ka tu piezvani par cik mēs strādājam un nodarbojamies ar meža apsaimniekošanu. Mūsu apsaimniekošanā nonāk viss meža īpašums, tur ir jāveic sākot ar kelcirtēm, krājas cirtēm, un tāpēc arī izvēloties šo tehniku, skatījāmies, kad ir gabarīti tādi, ka mēs varam gan aiz mazā harvestera pavest kādu cirsmu, gan aiz lielā harvestera, kas mums ir otrs arī Ponce. Tad viņš tās universālāks, neapbružā kokus kopšanas cirtēs un var arī tiešām tādas 20-30 gadīgas jaunaudzes arī izvest ārā. Tāds vispusīgs tas treka traktors ir. Un vēl kas ir degvielas patēriņš, tas ir ievērojami mazāks zem litra uz kubikmetru, ko mēs esam pagaidām iztestējuši. Un vēl kas bija, ko Gins minēja, kad plānojām iegādāties šo tehniku par vidus savienojumu pastiprināšanu. Uzreiz sapratām, ka tur atkritīs problēmas. Un domājot par operatoru ērtībām, aktīvā kabīna, un tā ir ļoti, ļoti svarīga. Arī pašam pabraucot līdz operatoriem, tur izteikti jūt, ka tev neizdauzās viss ārā pa to kabīnu, pa tiem celmiem braucot. Ļoti labi noamortizē. Tas arī ļoti liels plus. Pa kopšanām viņu forši manevrēt caur kopšanām ir. Nav tā kā lielo Ponce Buffalo, ka bija jāgrozās un tādā garā. Ar šo traktoru forši iebrauc, visur tiek cauri, viegls. Caurumība ļoti labi, iet visam cauri. Vieglāks, mazāk iespēja nogrimt ir. Un labi manipulators, aktīvi krēns man patīk ar to, ka viņš ir ātrs, atsaucīgs uz visām kustībām. Dators forši daudz ko var redzēt, visu kubatūru var redzēt, cik es dienas beigās izvedis. Mums ir kartes, kurās var redzēt, kur katrs kāds sortiments atrodas, kur harvesters ir ceļus uztaisījis, cik cirsmā ir kopējā kubatūra. Naktī apgaismojums ļoti labs ir, gaismas ļoti labas. Baltika Agro ļoti atsaucīgi džeki ir, kuros jautājumos uzvanīja Nikolasam vai kuram no Baltika Agro atbildēs, palīdzēs, pieslēgsies pie datora. Viss sakārtos.